izdara secinājumus un koriģē labo savu rīcību. Lūk, tas ir viss tas komplekss. Un tātad, lūk, tāpēc tā ir refleksija. Nu, un tad nāk tālāk izzināšanas attīstīšana, tā ir Blūma taksonomija, par to mēs runāsim. Un patvaļīgs uzvedības veidošana, ja? Tātad mēs jau runājam iepriekš par to bērnu periodu, ja? Kad no 7 līdz 12, kad bērnam ir jādara tas, ko liek, ja? Un atbildīgi. Nu, viņam tas ir jāiemācas darīt bez īpašas gribas piepūles. Jo līdz ko viņš pielieto gribu, tā viņš tērē daudz enerģijas, kā viņš tērē daudz enerģijas, tā organisms pretojās. Visiem spēkiem. Organismam tas nav izdevīgi. Tātad ir līdz ar to jāpārprogrammē emociju centrs. Ko mēs darām par šiem motivācijas mehānismiem, ja? Un jāiemāca viņam, tas grūtības ir no. Vārds to atcerties, to aplikt. Var, nevar, ja? Var to izdarīt. Un iemācīties, kā saka, bez īpašas piepūles, bez kā izdarīt to. Lūk, tas ir tur. Tātad šī schēma, tas ir Piaget, viņš no dzimšanas reāli līdz 16 gadiem ir izstrādājis to. Mums interesē šī viena sadaļa. Es paņēmu vēl 2 sadaļas klāt, vienkārši lai būtu priekšstats par to, uz ko ir viss šīs darbības, uz ko viņas ir virzītas nākamajos posmos. Lai būtu skaidrība, jo nevienmēr šajos ietvaros var visu pareizi izsīt. Ja jūs redzat nākošos mērķus pakāpes, tad jums ir vienkāršāk jau tikt skaidrībā. Tātad vēl viens leciens uz mali, ja? Tā kalpējā attiecības ar vienotiem. Tā ir ne tikai tas. Šobrīd pedagogijā kļūst populāra tāda lieta, kas ir principā vec kā pasaule. Mācīšanās kopas. Nu, es viņu formulēšu interešu kopas. Viens šāda interešu kopa ir iela, mūsu kopa. Ir arī tas pats, ka mēs sanākam kopā un darām kaut ko, kas ir interesanti. Un, teiksim, ja mēs sanākam kopā, lai mācītos tā kā šeit, ja, tad tā lūk ir tāda mācību kopa. Un mums ir jārēķinās, ka sākot tā paša skola, arī klasi, ja, piemēram, darbs mazās grupās. Principā ir jātiec pēc tā, lai arī tā būtu interešu grupa. Ja? Tātad lūk ir pāris, viens ar otru spēlē, tātad arī ir interesanti, neviens negrib zaudēt. Ja? Lūk jau pirmais, ja? Notiek pārspēle, ka 2 pret 2 spēlē, jau ir lielāka grupiņa, ja? Atkal tas pats, ja? Varbūt viss klasi, jūs varat aizraut, ja? Vārštot, ka viss jau veidojas kā tāda interešu kopa, ja? Teiksim, nākošā interešu kopa, ka tur vecāki nāk klāt. Vecāki, kuri rūpējās, viņus tā lieta interesē, bet viņus interesē tad, ja viņi saprot, ka no tās Dambrets var kaut ko dabūt. Kad Dambrets sekmēs bērnu attīstību, ja viņi to zina un ir par to pārliecināti, tad viņi arī pievienosies šie kopā. Viņš var pieaicināt arī uz stundām. Ir interesanti, teiksim, tas vairāk nebūs Dambrets, bet kaut kas tam līdzīgs, ja? Tas cilvēki iepazīšana. Ja? Tātad uzaiciniet kādu no vecākiem, kurš ir ar mīļiem. Ja? Un lai bērni raksturo šo cilvēku, kurš viņiem nav pazīstams. Ja? Un tad, varskot, kad jūs redzēsiet, kā viņi pakāpeniski iemācās iepazīt cilvēkus. Lūk, atkal viena tāda grupa. Un tā mēs varam likt turpināt. Teiksim, Dambretisti kā tāda, tā ir liela kopa. Un līdz tajā brīdī, ka mēs jau piedalāmies kaut kādos
dažādu līmeņu sacensībās, tur visvairāk šīs kopējās intereses valsts. Un tā interese ir piedalīties sacensībās un piedalīties Dambretes sacensībās. Lūk, tā ir koka, un pēc tam viņi beiguši partiju, un tā kā viņi nav ienaidnieki, viņi griež viens uz otru zobus, ja, lai viens asars nepiedir, ja. Te viņi bieži vien sāk analizēt paši. Vārskot, ko tad labi izdarīt. Parasti, ja tas, tu varēji tur to izdarīt, uzreiz, viņš grib palielīties, sev parādīt. Un lūk, šeit parādās līdz ar to tas, ko mēs arī jau varam tā izveidot, jautājums. Es viņu jau uzdevu. Ja? Kurš ir ieguvējis? Viens vinnēja, viens zaudēja. Kurš vairāk ieguvējis? Vinnētājs, nu ko viņš ieguvējis? Nu pašam šim uzvarēs. Nu, kā ar zaudētāju? Zaudētājs aplūk kaut ko jaunu, bet viņš aplūk tajā gadījumā, ja viņam kļūst skaidrs, kāpēc viņš ir zaudējis. Un tad viņš var nākošajā reizē jau spēlēt labāk. Nu, lūk, starp citu nākošā. Viena no lielākām problēmām ir morālā refleksija. Jo viss skatās televīzori, viss skatās internetā. Starp citu internetu, paskaties arī atgriežoties vēl pie tēmas, ja? Fórumi, speciāli saiti, kam ir kopējais intereses, paskaties Delfos, kāds tur nenāk komentāri, dažkārt ārā, bet viss ir tā raksta ideja aizstrēras. Kā tas drīkst sev parādīt? Nu, kā redzam, daudzos gadījumos tas jau šīs sevis parādīšana kļūst slimīgi. Bet tagad atgriežoties pie šīs morāles, tātad mums ir problēma. Kā neutralizēt tās negatīvās ietekmes, kuras mums šodien nāk no interneta? Tas ir negatīvās, es nevienu pozitīvu. No televīzijas, grāmatas vairāk neviens nelās. Nu, bet tas ir nākošais posms. Pašreizajā momentā tas vēl. Bet, no principā, lai šī refleksija veidotos, ir tomēr skolotāji jau arī pēc tā tiecas, tad izlasi vismaz vienu grāmatu. Nu, un tad es dažs gadus atpakaļ, gandrīz 100% tā bija grāmatas par Harry Potter. Biez grāmatu, bet izlasīju. Tātad tā ir tā ir Piaget šī vecuma posma teorija. Atgādina, viņa ir teorija, bet jāņem vērā ir praktiski, cik tālu kurš ir attīstījies. Viens būs jau priekšā savam vecumam, cits būs atpalicis. Kā mēs teikt, neatbilst bioloģiskam vecumam. Tā, nu, ir interesanti tāda lieta. Kaut kur, ja nemaldos 28. Šulcs, psihiatrs, Šveicē, klīnikā, sāk pielietot jaunu metodu, autogenotu trenējumu. Jā, mēs šo schēmu jau skatījāmies iepriekšējā reizē, tad esam atgādīgi. Tātad šeit, pirmais ir, kad mēs norādām transstāvokli, un otrais, ka mēs šīs ietekmes formulas no sākuma pasakam ar vārdiem, ir vesels teikums. Pēc tam viņi samazina, līdz ir viens vārds. Atcerieties par tām lapiņām, ja, ko es teicu. Pasaki savu panākumu ar vienu teikumu, pēc tam dabūnu vienu simbolu. Lūk, tur
Tātad pēc kara jau Baltkrievijā izstrādāja sporta autopiemātrēmiju, kad vārdus vairāk neizlietoja, bet iesāka tēliem, pēc tam ar signālu, un tātad mēs aizgājam, kā saka, jau uz vajadzīgo ietvastu. Tad, ko vēl Pēriņš izdarīja? Tad viņš izveidēja veselu tādu tehnoloģiju, ātru mācīšanās, kur, teiksim, vienkārši izmantojot šos soļus, ātri iemācās. Pamatā bija tas, ka tātad domāšanai galvenā īpatnība, ka prāta darbības viņš sakļaujas. Tā kā šeit arī teikums, arī tas notiek arī automātiski, ja mēs visu laiku to atkārtojam. Tātad darbības rezultāts līdz ar to parādās domās bez kaut kādām iepriekšējām kustībām vai vārtiem. Neatkarīgi no kā viss. Lūk, viss šīs pozīcijas, ko es jums rādīju, teiksim, te ir profesionāli tanveristi, kā saka, viņi uzmet acis, viņi redz uzreiz. Un šī prasme redzēt, tātad jūs aiztaisiet acis, jūs redzēt tos kvadrātus, teizglās un tam līdzīgi, jā, tā ir prasme darboties prātā. Interesanti bija tā, Panomario man iznāca savā laikā sadarboties, tad, ka viņš jau tikai kļuva par doktoru. Bet viss sākās ar to, es biju tajā laikā tikai augstu kā treneris uzkāpis, bija Latvijas izlases treneris un piedalījos PSRS vadošo spēlētāju treniņos. Un man bija jautājums, kas ir tas, kas atšķir vadošos spēlētājs, par cik man viņi bija pieejami, ja? No pārējiem. Un tā pirmais bija tāds lielmeistars Agafonovs, ja? Tas bija 76. gadā. Es atceros vēl Maskavā, arī kultūras un atpūtas parkā. Viņš ar diviem spēlēja prātā. Viņš spēlēja uz galviem, viņš spēlēja prātā. Un mums jau bija meistara līmenis, principā. Un viņš mūs apspēlēja. Otrs bija gadu vēlāk, bija starptautisks turnīrs Sukumi, un tur bija jaunā holandiešu cerības Eidrams, kurš šodien tur sitiņ nogājis malā, bet joprojām spēlē Seans Saplā. Spēlē, un viņam vēl visu laiku piederēja pasaules rekords, un pat kā pārspēja cits. Un tad bija tā, iedomājieties, tas ir 67. gads Batumi. Vēl viss tās tehniskās grūtības, praktiski tādas starptautiskas turnīrs, spēlē, dabīgi nepakādu automātisku pierakstīšanu nenotiek, vispār arī pavairošana ir problemātiski, Padomju Savienība, kā nekā. Un es skatījos vienkārši, kas man pārsteidz, kad viņš ir tāda spēlē, un ka viņi nav jādomā par pretnieks, un viņš apstaigā visu un apskatās pārējās partijas. Un tad tās pārējās partijas, tā kā viņš to izdarīs un atkal spēlē, viņš pabeidz partiju. Un ko viņš dara? Viņš paņem grāmatiņu un visas tās partijas, kuras spēlē, pieraksta. Iedomājieties ar vārdu kultūru. Man likās, fantastiski. Neiespējami, atcerieties, iespējams, neiespējams. Tas ir kaut kas. Un tas ir tas vārds, kas atšķir tos vadošos spēlētājs no pārējiem, no vienkāršiem mirstiem. No 67. gada es sāku eksperimentēt un ieviesu treniņos to, ko mēs nosaucam par pusatko spēli. Tā laikā šahisti ļauj par vispār par aklo spēli, viņi atzīst, bet